Tas liecina par to, ka tu pats arī tādās attiecībās noteikti gribētu atrasties šobrīd tajā stāvoklī, kādā tu esi apziņas, jā, tu arī labprāt tādās attiecībās atrastos, kur sieviete uzņemās vadību par tevi. Tā būtu, jā. Bet, es nesaku, ka tev sevi tagad jālauž, jāmaina. Vienkārši sakā, ideālā variantā vīrietis būtu tas, kurš, tā kā saka, šodien mēs daram tā, vai šitā mēs daram, pa labi vai pa kreisi mēs ejam. Jā, bet tas jau nav nekāds brīnums, šodien lielākā daļa sieviešu dominē attiecībās. Nav, es saku, 80% sieviešu ir tās, kas dominēs attiecībās. 90% pat varbūt, jā. Jā. Tā kā tā ir mūsu sabiedrība šobrīd. Tieši tāpēc es teicu, ka, ir ļoti sarežģīti atrast sievišķīgu sievieti priekš attiecībām. Jā, tas nav nekāds vieglais darbiņš vai variants atrast sievieti, ja tu vēlies sievišķīgi. Bet, protams, lai tu atrast sievišķīgu sievieti, tev pašam ir jābūt vīrišķīgam vīrietim, jo vīrišķīgs vīrietis varēs izveidot attiecības tikai ar sievišķīgi. Kā es tur teicu, ja, kad daudzas sievietes šodien uzskata, ja man būs kārtīgs vecis, tad es varēšu būt sievišķīgi. Nē, viņi vienkārši, viens otram rīkli pārgrauzīs. Vīrietis varbūt negrauzīs, jā, bet viņi vienkārši tur būs tādā naidā sajies ar to vīrišķīgo vīrieti. Viņi nespēs vienkārši tikt tam pāri. Jā. Vai viņai būs vienkārši jāpārtrauc attiecības ar to vīrieti, ja viņi gribēs sev vīrišķīgu vīrieti.